Pirmsākumos, kad mūsu pirmais priekštecis spēra pirmo soli uz cietas zemes, viņam bija jāveic pirmā ieelpa. Neizbēgami tai sekoja arī pirmā izelpa. Pēc vairākiem tūkstošiem gadu rodas cilvēks. Cilvēks saprot izelpas varu, tā padara uguni karstāku un karstu ēdienu vēsāku. 1573. gadā kāds franču zinātnieks, kura vārds ir pazudis vēstures līkločos, vēlējās izelpu noturēt, apskatīt to. Viņš izgrieza mirušai vardai plaušas un iepūta tajās. Viņa teorija apstiprinājās. Izelpu ir iespējams noturēt un pat abrīnot to. Nāk 17. gadsimts ar pirmajām piepūšamajām pilīm, 18. ar pirmajiem gaisa baloniem un 19. ar dižāko no cilvēces sasniegumiem – cepelīnu. Gaisa kuģis, kurš darbojas uz cilvēka izelpas spēka. Bet tad kāds prātvēders izdomā: es vispār esmu ļoti slims un tīzls, un man nepatīk tik daudz pūst, un es gribētu vienkārši, ka to cepelīnu piepildu ar ūdeņradi, un tad nebūs jāpūš. Kas gan varētu noiet greizi? Jā, kas gan varētu noiet greizi, ja nu vienīgi uzsprāgšana? 1917. gadā tas pats Mūjābelis izgudro plēšas, un notiek Pirmais pasaules karš. Tālāk seko 1939. gads, un tam āpcim vēl nav gana, un viņš rada šo briesmonīgo uzparu. Norisinās Otrais pasaules karš, asiņainākais konflikts cilvēces vēsturē. Sakritība nedomāja visi. Moderno tehnoloģiju dēļ senā piepūšanas māksla ir gandrīz zudusi. Bet vēl joprojām. Ik katram no mums ir iespēja savu elpu noturēt un pat abrīnot to. Dāmas un kungi, jūsu uzmanībai senā piepūšanas māksla. Šis priekšnesums ir veltījums manam vectēvam, kurš man bērnībā no kara atnesa manu pirmo balonu, iepazīstinot mani ar seno piepūšanas mākslu. Paldies tev, vectēv! Šai saulē viss ir gaistoši, jo īpaši izelpa.